Nu, es kā personības attīstības un profesionālās izaugsmes treneri. Ļoti garš stāsts. Bet, nu, veiksmes, kas ir veiksme, jā, šis ir ļoti daudz, kā saka, diskutēts jautājums manos kursos. Bet, nu, godīgi sakot, veiksmīgs cilvēks nevar būt cilvēks veiksmīgs, ja viņš nav laimīgs. Pirmkārt, viņam ir jābūt laimīgam. Ja, tad, nu, veiksme, kas ir, kā nu, atkal Imants Ziedonis teica, nav tādas lielas laimes, ir tādas mazas laimītes no tām veiksmēm, mazām veiksmītēm, arī nu, tā lielā veiksme, bet, nu, ja tu visas izdarīsi, salīdz, nu, protams, tā var būt nu, tas, ka viņi ielikt tajā otrajā vājākajā skrējienā. Nu, godīgi sakot, nu, es nedomāju, ka tas, ka tagad vajadzētu par to raudāt, nu, tas bija, nu, ko tu dari, ja tu nokļūsti nepareizo ceļu aizbrauc, nu, tu kaut ko... Nu, tā tam bija jābūt, darīt tālāk, ja? Nu, tu to izdari, tu par to nedomā, tu vairs nav ko uztraukties, tas jau ir bijis, tas ir noticis, ja? Tad jautājums ir, ko tu dari, ko tu to dari, kas notiek, ja? Vai tu tagad cepsies un tērēs enerģiju par to, vai nu, tu tagad domās, kurā vietā es varu kaut ko labāk izdarīt. Kāpēc jūs nebraucāt līdzi, Laurai, uz Rio? Kā jūs varējāt nosēdēt mājās? Es nevaru iedomāties. Nu, es zinu, ko nozīmē šādas sacensības, tas ir šausmīgas neērtības sabrīno. Es izsaku vispār pateicību visiem žurnālistiem par to, ko viņi tur ir izturējuši, negulējuši, nēduši un viss tās kavēšanās organizatoriskās. Ja. Tas nav olimpiskās spēles un vēl šādā nabadzīgā valstī tas nav nekāda izpriece. Tas nav skaisti. Tas nemaz nav tik skaisti, kaut vai atklāšanas ceremonijā, kad tev vairāk stundas ir jāstāv, lai tu tiktu stadionā un nu, pastāviet 5 stundas kājās. Kā jūs jūtaties? Un vēl smaidīgi. Bet par Lauru? Tas tuvinieku aspekts ir svarīgi šādās sacensībās, ka tuvinieki tev ir līdzās tajā valstī, vai ka tev kāds ir blakus, vai tomēr ir labi, ja tu ieej sevī un tev nevienu nevajag? Tas ir ļoti svarīgi, un viņai ir vīrs, ja, tad, kurš viņai šos te endorfīnus, laimes hormonus palīdz radīt, šo pārliecību par sevi atbalstu. Māma, tas ir pagājis etaps, ja, viņa ir liela meitene. Cik jauka jūs to sakat, jo māmas parasti nespēja to pateikt. Es esmu psihologs, un es zinu, nu, principā, es zinu daudzas māmas, kuras saka, nu, es nevaru tā bērnu palaist. Ja, nu. Bet vai tas nozīmē, ka ir tādi vīri, piemēram, kurus labāk tad nelaist līdzi? Ir tādi vīri, ir tādi treneri, kurus nevajag laist klāt, un ir tādi vecāki droši vien, kurus nevajag laist. Bet varētu būt arī, ja Laura teiktu, mamma, bet lūdzu brauc, tad jūs brauktu. Tad, kad es biju viņai vajadzīga, tad es braucu.